Tad vēl viena tāda interesanta izmaiņa jaunajā pievienotās vērtības nodokļa likumā ir saistībā ar tirgus cenas noteikšanu, jo šobrīd PVN pašreizējais likums savēlkot kopā likuma normas ar ministru kabineta noteikumu normām, vēlreiz paskatoties likumā, mēs varam saprast, kāda pievienotās vērtības nodoklis ir piemērojams darījumam, pieņemot, ka darījums noticis tirgus cenās. Tātad faktiski atbilstoši normatīvu aktu prasībām jābūt darījumam tirgus cenā, kam piemērojam šo pievienotās vērtības nodokli. Jaunajā likumā tirgus cenas prasības ir attiecinātas tikai uz darījumiem starp saistītām personām. Un ar šīm saistītajām personām ir nedaudz problēma, jo PVN likuma norma, es lasīju viņu reizes 10. Es nesapratu, kas mums īsti jādara, kura ir tā vieta, kad viņš būs jākoriģē. Un attiecīgi mēs esam arī lūguši Finanšu ministrijai gatavojot vai nu ministru kabineta noteikumus vai sadarbībā ar valsts ieņēmumu dienestu. Tomēr skaidrot, kā tas izskatīsies, kā mēs varēsim nodrošināt to, kas ir uzrakstīts likumā. Ja, tad es ceru, ka arī mums izdosies panākt šo vienošanos un arī publiski kaut kur tiks publicēti kādi piemēri vai plašāki skaidrojumi, kā šī norma būs piemērojama praksē. Bet arī no 1. janvāra mums vēl tādas interesantas pārmaiņas. Tātad vasarā tika pieņemti vieni no daudzajiem grozījumiem likumā par nodokļiem un nodevām. Attiecīgi ieviešot šo transferta cenu jēdzienu, noteikti esiet arī jau dzirdējuši, kas tas tāds aptuveni ir. Tātad mums ir jābūt sagatavotai šai transferta cenu politikai, ja viens no darījuma partneriem ir ārvalstu uzņēmums, un attiecīgi vēl ir vesela virkne nosacījumu, tātad neto apgrozījums gadā pārsniedz 1 miljonu un darījuma summa pārsniedz 10 000 latu. Bet, manuprāt, faktiski arī šobrīd auditos šīs transferta cenu politikas, viņas tiek prasītas jebkurā gadījumā, ja mums ir saistītās personas, neskatoties uz to, ka šeit ir vesela virkne tā kā konkrēti pateiktu gadījumu, kad viņām būtu jābūt, bet jebkurā gadījumā, ja arī mums ir šī situācija, kas šeit tā kā uzskaitīta nav, kad ja mums ir darījumi ar asociētajām sabiedrībām, kur ir līdzdalība no 20% līdz 50%, kas tā kā skaitās saistītais uzņēmums, bet pēc šī panta viņš tā kā nav īsti transferta cenu objekts, tā vai tā mums šī darījumi ir jāvērtē un, ja nepieciešams, arī uzņēmuma ienākuma nodokļu deklarācijā jākoriģē. Tātad šeit darījumi tiks vērtēti ar ārvalstu sabiedrībām, kuras ir saistītas, ar saistītām personām, kuras veido šo uzņēmumu grupu, atbilstoši 14 prim prasībām pantam. Tātad ar sabiedrībām, kuras kaut kādā mērā ir atbrīvotas no uzņēmuma ienākuma nodokļa vai daļēji atbrīvotas, ar fiziskajām personām, kuras ir saistītas, vai ar komercsabiedrībām, kuras attiecīgi ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrētas. Ar šīm zemu nodokļu valstīm arī šeit vajadzētu sekot līdzi šim sarakstam, jo viņš ik brītiņam mainās. Šīs valstis sarakstā paliek aizvien mazāk, jo diezgan daudzi arī tomēr nav apmierināti ar to, kad viņi atrodas šajā sarakstā. Un pēdējais, ko es dzirdēju, kad arī šobrīd vēl kaut kādas 2 valstis, kuras pretendē uz šo līgumu noslēgšanu, kaut kādu informācijas apmaiņas, tātad arī viņas no šī saraksta drīzumā varbūt varētu arī pazust. Tad, kas attiecas uz šīm saistītajām fiziskajām personām? Visvairāk diskusiju, manuprāt, ir ar mūsu valdes locekļiem. Ja mums ir, piemēram, uzņēmumā 3 valdes locekļi, katrs tiesīgs pārstāvēt sabiedrību atsevišķi, atbilstoši ierakstam komercreģistrā. Viņi ir katrs saistīta persona ar uzņēmumu vai nav? Ir? Vērtēsim darījumus. Vērtēsim. Ja jau katrs no viņiem spēj pastāvīgi pieņemt lēmumus, pastāvīgi parakstīt dokumentus, tātad, ja kāda veida līgumus viņam katram ir tiesības brīvi rīkoties.